Pirms kādas nedēļas tika nogāzta pēdējā partija ar savvaļas bumbieriem šeit. Man ienāca ideja, tā kā tas koks ir salīdzinoši blīvs, ciets, interesanti. Zināt, ka tā būs sausa. Šīs pagals te ir pēdējo dienu laikā šeit sacirstas un sakrāmētas. Un tad man ienāca ideja, tāds kā eksperiments, nomērīt svaru tagad un redzēt, kā samazinās tas svars ar to, cik izgarotas ūdens ārā. Un pēc tā varētu mēģināt pateikt, cik sausa ir tā malka. Tad eksperimentam es izvēlēšos kādu labu izmēru pagali. Šis nav slikts. Pagals slapjumu arī var dzirdēt, ja sasit divas pagals kopā. Slapjai malkai ir tāda trulāka tā skaņa. Sausai malkai ir tāds skaļš klakšķis. Tā, lai mēs šito pagalī nesajauktu starp visām, mēs paņemsim marķieri. Uzvilks tādu krustu virsū. Es ar varavīksnes zīmolu, kur uzliekam virsū 2,254. 2,52. Slapjai malkai ūdens veido apmēram 40 līdz 60% no kopējā pagals svara, tad rupi ņemot 50%. Un ar laiku, ja pieņemsim, šis rādījums būs 1,1 kg, tad mēs zinām, ka ir apmēram 25% ūdens. Un sausa malka jau skaitās no 10 līdz 15%. Protams, lai šis tests būtu akurāts, es to nolikšu atpakaļ pie pārējām pagalēm. Un redzēsim, kāda starpība ir ik pa mēnesim. Tā, un ja man šodienas datums ir 29. aprīlis, tad ņemsim 29. maiju kā nākamo svēršanas dienu.